Aļaskā mītošais Kodiaq lācis, kam par godu nosaukts lielākais Škoda crossovers, ir arī viens no 2 lielākajiem un spēcīgākajiem lāčiem uz planētas Zemi. Savukārt visu Škoda Kodiaq karalis, protams, ir RS, jaudīgākais, ātrākais un, ko tur slēpt, arī dārgākais sērijas modelis. Otrās paudzes Kodiaq RS maksā sākot ar 51 180 eiro un pieejams vienīgā variantā ar visu riteņu piedziņu un 265 zirgspēkiem kādreizējo 245 vietā. No citiem Kodiaqiem, tostarp arī Kodiaq Sportline, RS-nieks atšķiras, protams, ar RS logotipiem, melni spīdīgiem dekoriem un radiatoru resti, kā arī 20 colu diskiem. Ja automašīnai ir 7 sēdvietas, tad mums priekšā ir arī lielākas bremzes. Kodiaq RS vēl joprojām pieder Nürburgringas rekords kā ātrākajam 7-vietīgajam SUV, tāpēc jaudīgākas bremzes nebūs liekas. Jaunais Kodiaq RS, protams, ir dārgāks par iepriekšējo, turklāt jūtami dārgāks. Un ko tad mēs par šo naudu dabūjam? Pirmkārt, mums ir benzīna motors, nevis dīzelis, un mums tomēr ir šīs sportiskuma un tādas lietišķās, pat prestižās nots apvienojums. Ieskatoties cenu lapā, pamanīsiet, ka vairākas ailītes, kur pat iepretīm Kodiaq Sportline ierakstīta noteikta naudas summa, Kodiaq RS jau atzīmētas kā standarta aprīkojums. Jā, tik tiešām šādi sēdekļi un šāds apšūms ir standarta aprīkojumā. Ja gribas kaut ko vieglāk kopjam, tad, protams, var pasūtināt Kodiaq RS arī ar pilnas ādas salonu. Taču droši vien, ka automašīnas noskaņojumam visvairāk piestāv tieši šis. Ja nu kas, tad RS Suite sēdekļu apdara ar perforētu ādu Kodiaq RS pircējām izmaksātu vien 650 eiro. Pareizo noskaņojumu pie stūres veido arī īpašs virtuālā paneļa dizains. Braukšanas režīmu tam automobilim ir bez sava gala 1, 2, 3, 7, eko, komforta, normālais, individuālais sniega un arī offroads, bet ir tikai viens režīms, kurā Kodiaq RS parādās arī kaut kāda skaņa. Un tā nenāk vis no skaļruņiem, bet īpaša rezonatora, tāpēc ir dzirdama arī ārpusē. Ja mēs izliekam offroad režīmu te uz centrālā displeja, tad mēs varam redzēt priekšējo riteņu pagriezienu leņķi, var redzēt augstumu virs jūras līmeņa, kur tas ir svarīgi, un arī dzēses šķidruma temperatūru, ja mēs uzņemamies kaut kādus varoņdarbus lielā karstumā. Bet šī lieta ir pieejama arī citiem Kodiaqiem, kam ir pilnpiedziņa. Pamatfunkcijas gan ir tādas pašas kā ierindas Kodiaq. Kas man liekas nedaudz dīvaini automašīnā par 50 000 eiro, ka atpakaļskata kamera ir diezgan graudaina, bet leņķis ir labs, redzēt var visu. Ja nepieciešams, RS-niekam var pielikt arī āķi, taču diez vai šādas auto pērk, lai vilktu laivas. Vai ar 265 zirgspēkiem tādai automašīnai ir pietiekami? Protams, ka vienmēr varētu būt vairāk. Piemēram, 300 ar asti izklausītos daudz labāk un izskatītos arī uz papīra. Bet tā cena uzreiz būtu lielāka, tāpēc, ka CO2 arī būtu lielāks. Patiesībā Kodiaq RS palielinātās jaudas galvenais uzdevums ir kompensēt automašīnas svaru. Tā, lai braucot ar auto, jums šķīst, ka tas pātrinājums ir tāds absolūti bez piepūles. Un gala ātrums varbūt nav pats svarīgākais. Protams, ka ar benzīna motoru to ir grūtāk panākt nekā ar dīzeli, kuram ir liels griezes moments. Un tomēr pieliekot tos 265 zirgspēkus, mēs panākam to, ka tā automašīna šķiet viegli kā spalviņa. Lai patiesībā tā nav. Smagāks par RS ir tikai Kodiaq lādējamais hibrīds. RS ir lielākā iespējamā Kodiaq bāka – 58 litri. Borta dators šobrīd mums rāda 11 litrus uz 100, kas nav pārlieku daudz, bet vai tas atbilst tādai ikdienas lietošanai, ļoti grūti pateikt. Toties pavisam droši var apgalvot, ka Kodiaq RS ir viens no klusākajiem savas klases automobīļiem, par spīti tam, ka tam ir lieli riteņi un arī tas skaņas simulators, kuru mēs tagad uz brītiņu izslēgsim, šādi. Jo mums ir priekšējais vējstikls ar papildus trokšņa izolāciju un arī dubult laminētie sānu stikli. Un jā, jūs uzminējāt, arī biezāki sānu stikli Kodiaq karalim ir bez maksas. Ja tā, tad cena vairs nešķiet tik augsta.
Bez tā sintētiskā urkšķa patiesībā braukt ir par patīkamāk. Protams, kādā brīdī to var ieslēgt, bet īstenībā automašīnas noskaņojumam, statusam un varbūt arī koncepcijai tādi pārspīlēti skaņas efekti nemaz nepiestāv. Drīzāk jau izbaudīsim to, kā automašīna stāv uz ceļa, un tas man patīk, tāpēc, ka izsvarojums ir foršs, un tomēr tam benzīna motoram ir tāds, ašāks pieķēriens nekā dīzelim, un to RS-niekā var just. Uz papīra tas just izskatās pēc 6,3 sekundēm līdz 100. Pat liels RS tomēr ir un paliek RS. Ātrums ir, jauda ir, feelings arī ir, un arī pagriezienos tas automobils smuki stāv uz ceļa, tā kā tas nav tikai tāds ātrums un jauda vienkārši braucot taisnu virzienā. Un pats labākais, ka Kodiaq RS joprojām apvieno divas dažādas automašīnas, tādu nosacīti sportisku SUV un vai crossover, un tādu prestižu automašīnu, tātad automobīli, kas ir drusku virs tā parastā Škodas status.